Vai iedzīvotāji zina, kurā valstī ražots pārtikas produkts, ko viņi liek iekšā savā iepirkuma groziņā? Dosimies to noskaidrot. Kā jums šķiet, kur ražots Rīgas rauks? Es domāju, ka Latvijā, Rīgā, jā. Kāpēc jūs tā domājat? Pēc nosaukuma. Sameklējam, kur ražots? Polijā. Izstāsta, ka Latvijā. Izskatās, vai ne? Atrodam? Lietuvā kaut kādā. Lietuvā kaut kādā, jā. Vai jūsuprāt palīdzētu cilvēkiem, ja pie cenu zīmēm uzreiz būtu klāt karodziņš ar ražotāju valsts? Es domāju noteikti. Noteikti, jo mēs tomēr visi pērkam mūsu Latvijā ražoto. Reizeknis iebiezināts piens. Reizekne? Kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka tur rakstīts ir Reizeknes. Bet ir grūti arī salasīt. Muļķīgs jautājums uzdod. Igaunijā. Kāpēc raksta Reizekne? Kāpēc jūs domājat, ka Ventspilī? Ja Ventspils cīs, vārīt cīs. Pameklējam, kur ir ražoti. Ar Lietuvā. To Latvijā ražo. Kāpēc jūs tā domājat? Es nezinu, man tā vizuāli šķiet, ka vienmēr, ka tas ir Latvijā. Jā, tā arī Latvija. Nē, Polija. Igaunija? Wow. Litvānija? Lietuva? Wow. Eiropas Savienība? Vienkārši Eiropas Savienība. Tur nav rakstīts. Noteikti būtu vērtīgi, ka pieliek klāt vienkārši, lai zinātu, ka īstenībā pēc, ka tas ir tāds Latvijā ražots, vai tas ir īstenībā ārzemēs. Jo šis ir īstenībā maldīgi, ka tur rakstīts Rīgas vai Rēzekne, bet izrādās, ka tas nav ne Rīgā, ne Rēzeknē. Tas būtu daudz ērtāk. Man nebūtu tur jāmeklē tie mazie burti, jāgroza tas iepakojums, un tad es automātiski varētu dažreiz piedomāt. Ja sevišķi līdzīgā cenu kategorijā, un es redzu, tas ir Latvijas, es droši vien izvēlētos tad Latvijas. Jā. Biespieniņu, kas man garš. Es drīkst pacelt ārā? Drīkst, Jā? lūdzu, jā. Tur ir rakstīts un cena, viss ir klāt. Un kur ražo Smiltenes biespienu? Smiltenes piena kombināts. Jūs lasat arī, kur ražo? Jā, kādreiz palasu. Paskatāmies, kur ir ražots. Ražotājs AS Smiltenes piena. Tiešām Smiltenes. Jā, nē, es ņemu to, ko es noteikti zinu. Polija augšā rakstīts. Jā, bet ļoti smuki. Tas izplatītājs vienkārši apmāna cilvēku. Ja būtu pie cenu zīmes klāt ražotāja valsts karodziņš, tas palīdzētu? Protams, ka palīdzētu. Es domāju, ka palīdzētu tiem, kas interesē, jo man liekas, ka viņiem ir ļoti svarīgi, kur tas ir ražots. Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka tikai 5% iedzīvotāji zina patieso produktu izcelsmes valsti. Ja arī tu vēlies, lai veikali plauktos skaidri un saprotam, pie cenu zīmes tiktu norādīta patiesā produktu izcelsmes valsts, dalies ar šo video un paraksti manabalss.lv iniciatīvu, lai tiktu ieviesta vienota marķējuma sistēma.